Sveiki! Lai gan juridisko un nodokļu apsvērumu izpratne un jebkāda problēma risināšana var prasīt ievērojumu laiku un pūles, šis ir viens no mūsu īsākajiem video. Tas nav tāpēc, ka mēs neuzskatām šos jautājumus par svarīgiem, mēs tā domājam. Tomēr mēs nesniedzam juridiskas vai fiskālas konsultācijas. Tāpēc viss, ko mēs šeit varam darīt, ir norādīt ieteiktos atbilstošās informācijas avotus un ieteikt jums meklēt profesionālu padomu atbilstoši jūsu īpašajām prasībām. Tātad sāksim ar 2 apsvērumu izpēti, izvērtējot līguma attiecības. Ir 2 galvenie apsvērumi, kas saistīti ar starptautiskās tirdzniecības dokumentāciju. Pirmais apsvērums attiecas uz jebkura piedāvātā līguma struktūru un tekstu. Jums jāapzinās, ka līgumiskā dokumentācija ir joma, kas var radīt problēmas un pārpratumus starp potenciālajiem partneriem. Ieteiktais risinājums, lai samazinātu šīs problēmas un pārpratumus līdz minimumam, ir izmantot Starptautiskās tirdzniecības palātas ICC parauglīgumus un klauzulas. Šos dokumentus ir izstrādājuši juridiskie eksperti no ICC pasaules tīkla, nodrošinot līdzsvarotus, neitrālus paraugus. Atšķirībā no daudzu citu organizāciju paraugiem, ICC paraugi nav tendēti uz kādu konkrētu nozares sektoru, ģeogrāfisko reģionu vai pušu kategoriju, piemēram, pārdevējiem vai pircējiem. Tāpat kā ar jebkuru dokumentu paraugu, pirms parakstīšanas tos vajadzētu pārbaudīt juristam, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajām vietējām, juridiskajām un normatīvajām prasībām. Šos paraugus jūs varat atrast zemāk norādītajā saitē. Mēs arī iesakām vienmēr konsultēties ar juristu pirms jebkura jauna līguma parakstīšanas. Tas ir nepieciešams, lai jūs saprastu šo līgumu sekas, tiesības un pienākumus. Tas ir īpaši svarīgi, ja oriģinālais līgums ir ticis tulkots. Atkarībā no piemērojamā likuma, jūsu izpratne par konkrētu frāzi var būtiski atšķirties no tās juridiskās nozīmes. Otra būtiska lieta ir saprast jebkādas digitālās dokumentācijas un parakstu statusu. Šajā jautājumā mēs iesakām konsultēties ar savu tirdzniecības un rūpniecības kameru. Jums jāpārliecinās, ka jebkuri svarīgi digitālie dokumenti, kas tiek apmainīti, ir ar tādu pašu juridisko spēku kā to papīra ekvivalenti. Lai iegūtu vairāk informācijas par starptautiskās tirdzniecības dokumentācijas digitalizāciju, ja vēl neesat noskatījies video Starptautiskās tirdzniecības digitalizācija, iesaku to izdarīt. Kad esat noskaidrojis visus neatrisinātos juridiskos jautājumus, vienlaikus jums vajadzētu pārbaudīt situāciju attiecībā uz jebkādiem nodokļu pienākumiem. Par tiem mēs runāsim nākamajā slaidā. Eksportējot var rasties papildu nodokļu apsvērumi, taču tiem nav jābūt apgrūtinošiem. Jums vajadzētu pārbaudīt situāciju savā tirdzniecības palātā pie kravu ekspeditora un vai sava grāmatveža. Jebkādi papildu nodokļi un nodokļu atskaites prasības, kas varētu attiekties uz jūsu uzņēmumu, būs atkarīgas no piemērotajiem Incoterms noteikumiem, eksporta valsts, importa valsts, jebkādu tirdzniecības līgumu nosacījumiem starp šīm valstīm, kā arī no tā, vai tirdzniecība notiek ar fiziskām precēm vai pakalpojumiem. Ja tirdzniecība notiek ar fiziskām precēm, svarīgs var būt arī ievadas satura avots. Piemēram, cik daudz pievienotās vērtības tiek iegūts no eksportētāja valsts un cik daudz no trešajām valstīm un no kurām trešajām valstīm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās importētāja valstīs fiskālu apsvērumu dēļ jums iespējams būs jāreģistrējas importētāja valstī. Tarifi. Jums noteikti ir jāsaprot, vai ir piemērojami tarifi un kā tie ietekmēs jūsu cenu noteikšanu. Muitas nodevas maksā importētājs. Tādēļ tas, vai jūsu uzņēmumam būs jāmaksā šie maksājumi, ir atkarīgs no tā, vai esat eksportētājs vai importētājs. Šis video nesniedz profesionālu konsultāciju. Tāpēc mēs iesakām, ja nepieciešams, sazināties ar savu grāmatvedi, savu kravu ekspeditoru, kurš var aizpildīt deklarācijas gan vietējām, gan ārvalstu muitas iestādēm, savu muitas aģentu vai brokeri. Viņi nodrošina preču muitošanu un var darboties kā tiešie vai netiešie pārstāvji.
Tas var ietvert importa vai eksporta muitas deklarāciju iesniegšanu muitai un importa nodevu, pievienotās vērtības nodokļa, akcīzes nodokļa UC maksājumu veikšanu importētāju un eksportētāju vārdā. Jūsu tirzniecības un rūpniecības kamera. Tas arī viss. Zemāk atradīsiet saites uz eksportētāju almanahu, ICC dokumentāciju un Incoterms, kas nepārprotami nosaka, kam par ko ir jāmaksā. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mani sazināties tieši, droši to dariet. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Ja šīs video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirzniecības izaugsmes iespējām. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēt saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja domājat, ka kādam jūsu paziņam tas varētu interesēt, padalieties ar šo saiti. Ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video. Saite uz to ir tieši šeit.